Sāksim šo sarunu ar vienu, manuprāt, ļoti poētisku jautājumu, ko savā grāmatā uzdod Oģirds Ziļckis. Sakiet, Jeltrūdi, kas esat zem kājām, jūs, kas reiz alpojāt, dzīves slāpāt, cik mirušo bija pirms mums. Un šis jautājums būtībā ir mūsu šodienas sarunas kodols. Mēs esam paņēmuši fragmentus no Ziļcka darba, kas piedāvā, pilnīgi satrīcošu un, jāsaka, radikāli atšķirīgu skatījumu uz cilvēces vēsturi. Jā, tas nav tas ierastais stāsts, tā nav tā laika līnija no alu cilvēka līdz viettālrunim, nemaz. Tieši tā. Autors aicina mūs atmest domu par vēsturi kā taisnu akšupējošu līniju. Tā vietā viņš piedāvā ideju par ciklisku procesu, ko viņš dēvē par meandra cilpu. Iedomājas upi, kas met līkumus, tā ir viņa metafora. Tātad civilizācijas rotas plauksts sasniedz savu kulmināciju un tad? Un tad pazūd, dodot vietu nākamajai cilpai, nākamajam ciklam. Un mūsu uzdevums šodien ir mēģināt saprast šo neparasto koncepciju, izpētīt domu par aizmirstām pasaulēm, kosmiskiem cikliem un to, kur šajā milzīgajā stāstā esam mēs paši. Būtībā tas ir aicinājums apšaubīt pieņemto chronoloģiju un apsvērt, ka pirms mums ir bijušas attīstītas sabiedrības, par kurām liecības tiek noklusētas vai ignorētas. Labi, ķeramies klāt. Kas tad īsti ir šī meandra cilpa? Tas skan ļoti poētiski, bet kāda ir tas praktiskā nozīme šajā teorijā? Autors uzsver, ka tā nav tikai ūdens virpulis, tā ir universālā dabas un, varētu teikt, dzīvības formula. Viss dabā seko šim principam. Kā, piemēram, sēkla kļūst par koku, kas nes augļus, un tad? Un tad nokalst, dodot vietu jaunam kokam. Tieši tas pats, viņa prāt, notiek ar civilizācijām. Tās iziet pilnu ciklu no dzimšanas cauri brīdumam līdz neizvēgamam sabrukumam. Kas vienlaikus ir arī sēkla nākamajai. Tieši tā. Un tas, kas šeit ir, manuprāt, fascinējoši, ir tas pilnīgais pretstats mūsu ierastajai domāšanai par nepārtrauktu progresu. Šeit progress ir ilūzija. Būtībā viss ir mūžīga atkārtošanās, tikai iespējams citā līmenī. Pagaidi, to meandra cilpu varētu iedomāties gandrīz kā video spēli. Kā tā? Tu spēlē, sasniedz augstāko līmeni, bet tad notiek game over. Kāda katastrofa. Nākamā civilizācija sāk spēli no paša sākuma, no pirmā līmeņa, pat nenojaušot par iepriekšējo spēlētāju. Lieliska analoģija. Tieši tā. Ir palikuši tikai daži apslēptie artefakti. Tieši. Un autors šo ideju attīsta vēl tālāk, atsaucoties uz senākiem avotiem. Viņš piemin Vēdas un pat Tibetas lamu arhīvus. Viņš apgalvo, ka tajos esot runāts par 7 šādām pasaules mūžībām, 7 lielajām cilpām. Labi. Ja ir bijušas 7 mūžības, un mēs esam tikai 4, vai avots dod kādu mājienu, kas notika ar tām iepriekšējām? Tieši tas ir šīs teorijas stūrakmens, ka no tām ir palicis pāri ļoti maz, jo katras cilpas beigas ir saistīts ar milzīgām kataklizmām, kas, iznīcina gandrīz visu. Tātad pirms mums jau ir bijušas 3 citas, kas sasniegušas savu virsotni un tad pazudušas. Jā. Iespējams pat sasniegušas augstāku līmeni par mūsējo. Un te parādās vēl viens jēdziens, kas man atklāt sekot šķita kā no zinātniskās fantastikas romāna Ritošie rati. Jā, šeit autors būvē veselu kosmisko sistēmu. Tā ir viņa metafora, lai izskaidrotu mūsu vietu visumā. Viņa vīzijā lielais ritošais rats ir mūsu pieneceļa galaktika. Kas griežas ap savu centru, skaidrs. Tad ir mazais ritošais rats. Tā ir mūsu Saules sistēma, kas ceļo pa galaktiku, un katra planēta, kas nes dzīvību, ir kā spieķis šajā mazajā ratā. Tātad mēs, planēta Zeme, esam uz šī mazā rata 4. spieķa, un iepriekšējās civilizācijas, tās 3 pazudušās, bija uz citiem spieķiem. Tieši tā. Autors pat min konkrētus nosaukumus. Iepriekšējā 3. civilizācija esot bijusi saistīta ar Sīrijusas zvaigžņu sistēmu. Un otrā? Otrā ar Vegu. Tātad tiek piedāvāta ne tikai Zemes, bet visas galaktikas cikliskās apdzīvotības vīzija. Tas vairs nav stāsts tikai par cilvēci, bet par dzīvību galaktikā. Šeit tas kļūst patiešām interesanti. Ja ir bijušas citas, pat tehnoloģiski attīstītas civilizācijas, kur ir pierādījumi? Kur ir tie apslēptie artefakti? Autors apgalvo, ka tie pastāv, bet tiek apzināti slēpti vai ignorēti. Kāpēc? Pēc viņa domām iemesls ir ļoti vienkāršs
un vienlaikus ļoti nopietnas. Šie atradumi, ja tos atzītu, pilnībā sagrautu vienu no mūsdienu zinātnes pamatakmeņiem. Un tas būtu? Teorija par cilvēku evolūciju no pērtiķiem. Viņa nostāja ir, ka šie arheoloģiskie atradumi vienkārši pārrauj to standarta evolūcijas ķēdi. Tie liecina par saprātīgām būtnēm uz Zemes jau tik senā pagātnē, ka vairs nav iespējams uzzīmēt to gludu attīstības līniju. Un kā spilgtāko piemēru viņš min Ikas kultūru Peru. Tas stāsts ir vienkārši neticams. Cik saprotu, 1961. gadā Ikas upe pēc milzīgiem plūdiem atsedza tūkstošiem apstrādātu akmeņu. Jā, ar ļoti detalizētiem gravējumiem. Bet pats šokējošākais ir datējums. Tieši tā datējums, ko autors tiem piedēvē ap 65 miljoniem gadu. Jā, un tieši attēlu šiem akmeņiem ir tas, kas patiesi mulsina un liek apšaubīt visu, ko zinām par pagātni. Tie tā teikt dokumentē pasauli, kas ir pilnīgi nesavienojama ar mūsu priekšstatiem. Pagaidi, 65 miljoni gadu? Tas ir krīta perioda beigas, dinozauru laikmets. Kā autors vispār pamato šādu datējumu? Grāmatā nav sniegta detalizēta zinātniska metodoloģija, bet tiek norādīts, ka datējums ir noteikts, analizējot akmeņu patinas slāņa un ģeoloģisko kontekstu. Jāuzsver, ka tas, protams, ir ļoti strīdīgs apgalvojums. To es varu iedomāties. Jā, oficiālā zinātne to neatzīst, bet ja mēs sekojam autora argumentācijai, tad šie attēli ir loks uz vienu no tām iepriekšējām meandra cilpām. Labi, pieņemsim uz mirkli šo pieņēmumu. Kas tad ir uz tiem akmeņiem? Grāmatā ir uzskaitīti vairāki piemēri. Pirmkārt, cilvēki, kas dzīvo un darbojas. Līdzās dinozauriem. Gan staigājošiem, gan līdojošiem pterozauriem. Jau ar to vien pietiktu, lai izraisītu skandālu, vai ne? Protams. Bet ar to stāsts nebeidzās. Tiek aprakstīti optiskie aparāti, kas atgādina lupu un teleskopu. Jā, vienā gravējumā pat esot redzams cilvēks, kurš caur teleskopa līdzīgu ierīci vēro kometu. Nopietni. Un vēl? Kartes. Kā es domāju, bija medicīnas ainas. Tiek runāts par attēliem, kuros redzamas neticami sarežģītas ķirurģiskas operācijas. Tieši tā! Tiek aprakstīts attēls, kurā 4 ārstu grupa veic orgānu izņemšanu pacientam. Kurš šķiet ir anestēzijā? Jā! Citā akmenī redzamas dzemdības ar ķēzargrīzienu, vēl kādā ķirurgs, kas veic sirds operāciju, iespējams pat transplantāciju. Un tie pacienti, kuriem ar caurulītēm tiek ievadīts šķidrums, tā būtībā ir intravenozā sistēma. Tās ir zināšanas un tehnoloģijas, kuras mūsu civilizācija ir sasniegusi tikai pēdējos 100 gadu laikā. Pagaidi. Tātad, ja mēs uz mirkli pieņemam, ka tas nav viltojums, tad runa ir par civilizāciju, kas medicīnā bija tur, kur mēs nonācām 20. gadsimtā, bet darīja to pirms 65 miljoniem gadu. Precīzi pas ideju. Ja pieņemam autoru stāstījumu, šī bija augsti attīstīta sabiedrība, kas visticamāk pēc kādas globālas katastrofas. Varbūt tā paša asteroida, kas iznīcināja dinozaurus? Iespējams, tā pazuda gandrīz bez pēdām. Izdzīvojušie, ja tādi bija, sāka visu no nulles. Attīstība atsākās jaunā ciklā, jaunā cilpā. Nav gludas pārejas, ir tikai milzīgs lūzums un jauns sākums. Prātam neaptverami, bet autors neapstājas pie Peru akmeņiem. Viņš apgalvo, ka šī cikla jaunā sākumā mūsu 4. civilizācijas saknes ir meklējamas daudz tuvāk mājām. Kā viņš veic šo lēcienu no senās Peru līdz Baltijai? Viņš izvirza ļoti drosmīgu apgalvojumu. Proti, ka tieši Baltu civilizācija esot likusi pamatus tagadējai 4. globālajai civilizācijai. Tiešām. Jā. Un, lai pamatotu šo domu, viņš vispirms piedāvās savu definīciju, kas vispār ir civilizācija. Un kāda tā ir? Es nolasīšu citātu. Tāds dzīvās vielas kopums, kas spēj uztvert, iegūt, apstrādāt un izmantot informāciju par sevi un vidi pašsaglabāšanās nolūkam. Tātad pēc viņa domām civilizācija nav par lielām pilsētām vai piramīdām. Galvenais ir spēja apkopot informāciju, lai vienkārši neizmirtu. Tāda gudra kudaktīva izdzīvošanas stratēģija. Tieši tā. Šajā definīcijā galvenais kritērijs ir pašsaglabāšanās spēja, un autors apgalvo, ka Baltu civilizācija ir reāli pastāvējusi un bijusi ārkārtīgi noturīga. Viņš pat uzskaita tautas, kuras var uzskatīt par tās tā teikt reliktiem, pēctečiem. Un kas ir šajā sarakstā? Pieņem, ka latvieši un lietuvieši. Jā, protams, bet saraksts ir pārsteidzoši plašs. Arī Tibetis balti. Indijas, sindi un ārieši, īri, norvēģi, islandieši. Paga. Pat horvāti un serbi?
Jā, arī horvāti un serbi. Viņā prāt tās visas ir atblāzmas no kādreiz vienotas milzīgas civilizācijas. Un šis stāsts tiek piesaistīts konkrētam un ļoti dramatiskam laika periodam, pēdējam lielajam aplidojumam. Jā, grāmatā tas nosaukts par Virmu aplidojumu, kas sākās pirms aptuveni 100 000 gadu. Un izšķirošais notikums, kas tiek izcelts, ir aplidojuma 3. fāzē, kad Eirāzijā ienāca protobaltu 72 ģimenes. Un apstākļi, kādos viņam nācās izdzīvot, avotā aprakstīt kā patiesi apokaliptiski. Tā nebija vienkārši augsta ziema. Kas tad tas bija? Tās bija straujas un dramatiskas klimata pārmaiņas globālā mērogā, milzīgi plūdi, kur dēļ pasaules okeāna līmenis cēlās par 150 līdz 200 metriem. Apludinot milzīgas teritorijas? Tieši tā. Bet tad sekoja strauja atdzišana. Gigantiski ledāļi klāja lielu daļu Eiropas un Āzijas, un šie augstuma periodi mijās ar negaitītiem, īsiem, bet ļoti intensīviem siltumuzplaiksnījumiem. Tātad pilnīgs haoss un neparedzamība. Iedomājies vienas paudas laikā, okeāna līmenis paceļas, bet nākamajā viss sāk sasalst. Grāmatā arī minēts, ka ledus laikmetam bija arī citas sekas. Jā, ledājos sasalušā ūdens dēļ okeāna līmenis kādā brīdī nokritās pat par 250 metriem. Salīdzinot ar mūsdienām. Jā. Tas nozīmē, ka radās jaunas, milzīgas sauszemes teritorijas. Visa Ziemeļjūra bija sauszeme, kas savienoja Lielbritāniju ar Eiropu, bet tajā pašā laikā dienvidos izplatās tuksneši. Un tas viss izraisīja masveida migrācijas un nepārtrauktu cīņu par izdzīvošanu. Tā bija vide, kurā izdzīvot varēja tikai tie, kas bija visgudrāk pielāgojušies, vislabāk izmantoja informāciju. Un, lai ilustrētu, cik ekstrēms bija šis klimata karuselis, grāmatā ir minēts kāds pavisam neticams fakts par Grenlandi. Jā, tā sauktajā Mologa šeksnes siltajā periodā, kas bija aptuveni pirms 28 līdz 24 tūkstošiem gadu, Grenlandē esot augušas palmas. Palmas Grenlandē? Tas ir neticami. Un cilvēki esot sasnieguši ziemeļu ledus okeāna piekrasti. Iedomājies to ainu. Tas parāda, cik nestabila un mainīga bija vide, kurā pēc autora domām mūsu senčiem bija jācenšas īstenot savu galveno uzdevumu pašsaglabāšanos. Kā vispār var izveidot stabilu sabiedrību, ja vide ap tevi mainās tik drastiski? Droši vien, ka nevar. Iespējams, tāpēc arī galvenais mērķis bija vienkārši pašsaglabāšanās, kā teikts tajā definīcijā, nevis impēriju būvēšana. Tā bija cīņa par paša kodas pašas dzīvības informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un tieši šajā cīņā, kā apgalvo autors, norūdījās un izveidojās mūsu 4. cilpas civilizācijas pamats. Tātad mēģināsim apkopot šo neticamo stāstu. Mēs sākām ar ideju par vēsturi nevis kā lineāru progresu, bet kā ciklisku meandru. Kur civilizācijas rodās un iet bojā, lai atkal atzimtu. Tad mēs aplūkojām argumentu, ka pastāv apslēptas liecības, piemēram, šokējošie ikas akmeņi Peru. Kas liecina par senām, augsti attīstītām civilizācijām miljoniem gadu pirms mūsējās. Un visbeidzot, autors šo globālo stāstu saista ar mums, izceļot protobaltus kā mūsdienu 4. civilizācijas aizsācējus, kuriem izdevās izdzīvot globālas ledus laikmeta kataklismas. Jā, un noslēgumā es gribētu atgriezties pie vēl viena dziļa filozofiska skatījuma, kas minēts avotā, atsaucoties uz sen indiešu epusu Mahabharata. Proti? Tajā ir ideja par pasaulēm, kas bezgalīgi rodās no aizmūžu ūdeņiem un atkal tajos izzūd. Manuprāt, šis citāts lieliski apkopo visu šo sarunu. Kas gan vairs var saskaitīt pasauļu mūžības, ja tās nomaina vienu otru bez gala un skaita neskaitāmas reizes? Tas ir ļoti spēcīgs noslēguma akords. Viss ir cikls. Tas perfekti sasaucās ar grāmatā aprakstītajiem 7 mūžības simboliem, sākot no jaunavīgās olas līdz gatavajai pasaulei. Tā ir ideja par mūžīgu radīšanu un iznīcību. Skaidrs. Un tas atstāja mūs ar vienu, manuprāt, provokatīvu domu pārdomām. Atceries to civilizācijas definīciju. Spēja apstrādāt informāciju, lai sevi saglabātu. Jā. Ja mēs pieņemam šo grāmatā aprakstīto nemitīgo sabrukumu un atzimšanas ciklu loģiku, tad paliek atvērts jautājums, cik labi mūsu pašu 4. civilizācija šobrīd izmanto informāciju par sevi un vidi, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu, un lai sekmīgi virzītos pa savu meandra cilpu, neiekrītot kārtējā atverā.